Labdien! Es esmu Ivona Freifalta, tarologs un ilgadējs tarot kursu vadītājs. Vēl augusts, bet pavisam drīz būs septembris, un tas ir tradicionāls mācību uzsākumu laiks. Un mācīties sāks nevien bērni, bet arī mēs, pieaugušie, kas katru gadu tomēr grib kaut kādā veidā attīstīties un iet tālāk. Tad, lūk, es aicinu ieklausīties visiem, kas interesējas par tarot kursiem. Un ziņa ir tāda. 11. septembrī mēs sākam online tarot kursu, kas ir paredzēts iesācējiem, tātad cilvēkiem, kam nav priekšzināšanas, tomēr pieredze rāda, ka daudzkārt arī šādos kursos piesaks cilvēki ar pietiekamām zināšanām, ar daudz informācijas. Ir cilvēki, kas ir jau pašmācības ceļā apgūši no grāmatām, no interneta. Ir cilvēki, kas ir klausījušies citu lektoru pasniegtās lekcijas un gluži vienkārši vēlas papildināt savas zināšanas un praksi ar papildus informāciju un papildus zināšanām. Līdz ar to droši var pieteikties ik katrs gan iesācējs, gan arī cilvēks, kas gribētu dzirdēt manu stāstījumu, manu pieredzi, jo es savos lekcijās dāsni dalos nevien ar savām zināšanām, bet arī ar piemēriem, kuri ir sakrājušies šo jau 11 gadu garumā pietiekami daudz. Tā kā es esmu praktizējuši astrologs un tarologs arī klientu piemēri, protams, anonīmi, mums ir vienmēr pieejami, vienmēr aktuāli, tādi atbilstoši laikas brīdim, kurā mēs atrodamies un atbilstoši apkārtējiem notikumiem, kas notiek šajā laikā. Jā, tad lūk, pieteikties var gan iesācēji, gan tie, kam ir jau zināšana bagāža, jo viens no labumiem šādiem kursiem ir tas, ka mēs varam būt kopā. Mēs varam būt kopīgā enerģijas apritē, jo paralēli kursiem es esmu izveidojis arī WhatsApp grupiņu, kur es ievietoju tātad katras lekcijas video ierakstu, un šie video ieraksti ir online lekcijas priekšrocības noteikti. WhatsApp čatiņu, kurā ir iespējams atrast nevien domu biedrus, kā kurā grupā. Dažas grupas ir ļoti aktīvas un ļoti labprāt meklē domu biedrus, bet tas nav uzspiests nevienam, tas nav nevienam obligāti darāms. Ir cilvēkam patīk vairāk dalīties ar savu viedokli, prasīt padomu, atrast domu biedrus, kopīgi darboties, kopīgi likt viens otram kārtas. Ir cilvēkam tādas lietas gluži vienkārši nav nepieciešams, un viņš ir vairāk savrums. Tā kā mēs šajā gadījumā necenšamies uzspiest viens otram savu klātbūtni, bet iespēja pilnīgi noteikti tāda ir. Tad WhatsApp grupiņā es ievietoju arī mājas darbus, dažādus personas izpētes paraugus un izlikumus un jautājumus, uz kuriem ir iespējas atkal praktizējot atbildēt, bet atkal tas arī, protams, nav obligāti, jo mēs labi apzināmies, ka mēs visi esam pieauguši cilvēki ar ģimenēm un darbu, un ne katram ir pietiekami daudz laika, lai viņš nedēļas laikā atlicinātu tādiem mājas darbiem. Līdz ar to šie mājas darbi WhatsApp grupiņā vienmēr ir pieejami, un jūs varat praktizēt tajā brīdī, tad, kad jūs to vēlaties. Jā, kā es minēju, visām lekcijām ir ieraksti. Tas ir ļoti pozitīva lieta onlineam, jo tad, kad mēs esam ilgus gadus tomēr mācījāmies visi klātienē, kad online nebija populārs, tad no klātienes lekcijā tā rakstīšana notika diezgan druģaini, jo informācijas pasniedzu raiti, un līdz ar to dažkārt neizdodas ieklausīties varbūt niansēs. Pēdējā laikā, kā lektors, es esmu ievērojis, ka cilvēki klāt šajā online lekcijā, ko es arī uzskatu par klātieni, tad mēs tomēr esam visas klātesoši šajā lekcijā. Cilvēki vairāk klausās, uzdod jautājumus, iedziļinās, mēs runājam. Es skaidroju kārtas, kad klausītāji jau ir iemācījušies, arī es uzaicinu arī pārējos jau skaidrot, iesaistu sarunā.
Un līdz ar to tas nozīmē, ka mēs esam vairs nepierakstam druģaini. Un tie cilvēki, kas grib šo informāciju, kur viņi jau ir noklausījušies pēc tam piefiksēt, ja, ir cilvēki, kas grib skaisti noformēt, piefiksēt, ja, tad tur ir video ieraksts, un tas ir iespējams jebkurā laikā, vai nu vēl kursu laikā, vai arī jau pēc, jo man nav uzstādījums tāds, ka es speciāli vardarbīgi šo kursu kaut kādā veidā izdzēstu, ja, kad mēs beidzām mācīties. Tomēr es visus vienmēr aicinu, mācamies, kamēr mēs esam visas kopā, jo šī enerģija, ko mēs uzstrādājam katru nedēļu tiekoties, viņa tomēr ir tāda mudinoša, un es esmu pamanījusi, jā, nu jau man liek 14 gadu strādājot ar tarot kārtīm, ka tie, kas uzsāk darboties, kamēr mums ir lekcijas, kamēr mēs esam klātesoši, viņiem ļoti labi padodas, un viņi turpina arī tālāk, tā kā es jūs mudinu. Ja ir idejas par to, kā jūs to darīsiet, vai kā jūs to varat atļauties, vai cik daudz ir laika, tad es vienmēr mudinu visus uzsākt darbību. Tad, kad mēs esam klāt, kad mēs esam kopā, kad var uzdot jautājumus, ja? Jo man ļoti patīk, kad man tiek uzdot jautājumu, un pilnīgi svētība ir tie cilvēki, kas uzdod jautājumus, jo atbildi iegūst visi. Ja? Tātad varbūt citam pat nebija iešāvusies prātā šī doma, par ko pavaicāt. Ja? Un tad, kad es atbildu kādam cilvēkam, mums vienmēr rodas varbūt papildus jautājumu un interesi, un jā, mēs veidojam šo te enerģētisko burbuli sev. Tad tradicionālākais jautājums, ko man uzdod, ir par tarot kārtīm. Ar kādām tarot kārtīm mēs mācīsimies, jo faktiski tāda tarot kāršu pārpilnība, kā ir tagad pēdējo 10 gadu laikā, nav redzēta nekad. Ja, mēs mācīsimies ar Raidera Vaita kārtīm. Tā ir tradicionālā standarta, es gribētu teikt, tarot abecīte. Es jums šeit parādu šo te attēlu, lai jūs jau varētu atpazīt, ja kādam ir interese iegādāties, vai kāds jau varbūt atpazīst, ka jā, tāda kava tiešām man ir mājā. Un šīs kavas mēdz būt dažādi noformētas, bet jūs pamanāt, ka tie attēli ir ļoti, ļoti līdzīgi. Tātad šeit jūs pamanāt, ka man ir maza kava rokā un man ir liela kava rokā. Viens no tām lietām, ko jūs izvēlaties, ja jūs saprotat, ka kārtas ir jāmaisa, ja, tad kavu atbilstošu jūsu rokas izmēram, lai jūs varētu kā pārtvert. Ja? Šīs vairāk ir tādā demonstrēšanai, jo mēs lekciju laikā es lieku kārtas izlikumus, un mēs skaidrojam, šīs ir tik lielas kārtas, lai drīzāk, lai jūs redzētu, ko es esmu uzlikusi uz tāfeles. Tāpat mūsu mācību procesa laikā ir pieejama manis izstrādāts mācību materiāls, tarot kārtas, tātad diezgan paliela grāmatiņa, kuru visi mani studenti var iegādāties un var izmantot, un to es arī iesaku tādēļ, ka šeit ir informācija par visām kārtīm, arī par tām, kuras mēs vēl tikai mācīsimies tur 10 mēnešu laikā, ja, tad var jau sākt strādāt, dabūt atslēgas vārdus, zināt nozīmes, parast salikt kopā, šeit ir lielo arkānu savienojumi, šeit ir kvintesence, tādas lietas, ko jau var jau ātrāk sākt strādāt tie cilvēki, kas ir ieinteresēti, jo arī mēs esam visdažādākie, ja, citam vajag ātri uzreiz, grib skriet uz priekšu, grib darīt tās lietas, ko mēs vēl neesam apguvuši, un cits atkal ir klausītājs gausāks, mierīgāks un gaida, nē, es darīšu tad, kad mēs jau to būsim ar to tikuši galā. Tātad šajā grāmatā ir ļoti plašs teksts par dienas kārti, un to mēs varam sākt praktizēt jau no paša sākuma. Es arī aicinu savos kursos mēģināt piefiksēt notikumus, kas saistās ar kādu kārti attiecīgā dienā. Tādi daudzi interesantas lietas ir paredzamas mūsu tarot kursos. Es zinu, ka atkal septembrī es iegūšu jaunus domu biedrus, es iegūšu iespējams cilvēkus, ar kuriem pēc tam mēs tiksimies meistarklasēs, ar kuriem mēs būsim iespējams kopā gadiem ilgi, jo satiksies jau tas, kam jāsatiekas. Tātad 19.
11. septembris, trešdienas. Apakšā zem video es noteikti ievietošu visu informāciju par to, kur jūs varat pieteikties, varat piezvanīt man, mēs varam sarakstīties e-pastā, WhatsAppā, lai noskaidrot, jo tur jau ir vēl daudz dažādu sīkumu, ko šādā video ir grūti izstāstīt. Pēc mācību kursu noslēguma jums ir tiesības saņemt pieaugušo neformālās izglītības dokumentu par to, ka jūs esat apguvuši taro kursu, un faktiski ar šādu dokumentu arī cilvēki ir tiesīgi strādāt kā pašnodarbinātie, strādājot, liekot citiem cilvēkiem kārtas un godprātīgi maksājot nodokļus. Tātad tā ir tāda kā jaunas nodarbes vai arī peļņas avota iespējamība. Labi, protams, ka atbildēju uz daļu jautājumu, kas jums varētu rasties uz tikšanos ar tiem, par ko man ir jāsatiekas. Gaidu jau septembri un visu pārējo zem video. Uz tikšanos!